Kad pagājušajā pavasarī pirmskolas izglītības iestādē Priedīte tika uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi, sapnis par atjaunotām gaišām un mūsdienīgām telpām likās tik tāls. Šobrīd vairāk nekā 40 gadus vecā ēka pārvērtusies līdz nepazīšanai. Ir iegūtas krāsainas telpas, sporta un pasākumu zāles, mainījusies fasāde un no jauna izbūvētas 2 grupiņu telpas. Iegūts arī skaists stikla paviljons. Tagad katrai nodarbībai ir sava telpa, sava vieta. Un kā jūs man aiz muguras redzat, kad bērni jau priecājas par jauno muzikālo zāli, kur būs iespēja padziedāt, padejot. Projekts īstenots pateicoties pašvaldības iniciatīvai. Un bērnu dārza vadītāji uzsver, ka veiksmīgais rezultāts nebūtu iedomājams bez labas sadarbības ar būvnieku, jo nav noslēpums, ka nereti tieši būvfirmu dēļ iecerētie projekti manāmi kavējas. Droši vien, kad ir ļoti liela nozīme tam, ka tie ir vietējie cilvēki, kas būvē priekš saviem bērniem. Un domājot par to, ka droši vien, kad viņu bērniem vai mazbērniem būs jāapmeklē šī iestāde. Gustava māmiņai ir svarīgi tas, ka bērniem ir radīti apstākļi pilnvērtīgām nodarbībām. Bērniem patīk arī spilgtās krāsas. Liels prieks par šo rekonstruēto sporta zāli, ja, un arī tas pats krāsojums un kaut kādas līnijas. Un cerams, varbūt būs arī jauns inventārs bērniem, par cik ir jauna zāle. Tāpat laikā arī aktu zāle plašāk ar lieliem gaišiem logiem un ar gaišām sienām. Ja. Tad arī vecākiem būs vieta visiem, kur satilpt tajā zālē. Par to, ka rekonstrukcijas rezultātā ir veikts ne tikai materiālais ieguldījums, bet radīt arī labvēlīga vide bērnu attīstībai, ir vienisprātis visi, kas apmeklē Priedīti. Tas mirklis ilgst jau, man liekas, vairākus mēnešus, kad no ārpuses jau redz, ka tās sienas ir nokrāsotas un visu laiku par to mājās tiek runāts, ka mēs iesim jaunajās grupās. Un tad mums arī tā loze ir kritusi, ka mēs arī tiksim tajās jaunajās grupās. Vislielākā investīcija ir bērnu veselība, bērnu dzīvesprieks, bērnu labsajūta, kas vēlāk ietekmē viņu turpmāko dzīvi. Viņi savu bērnību pavada saulaini, skaisti, jaukās telpās ar labām emocijām. Jo, ja bērns gribēs uz šajieni nākt un viņam atmiņas būs jaukas, ja, arī viņa turpmākā dzīve būs tikpat jauka un tikpat saulaina un skaista. Bet ar jaunajām telpām prieks Madonas Priedītē nebeidzas. Ar īpašu nepacietību tiek gaidīts pavasaris, kad bērnu rīcībā tiks nodoti jaunie rotaļu laukumi. Pašlaik bērnu dārza kolektīvs domā, kā iegūt arī jaunu aprīkojumu, tāpēc madonieši ir iesaistījušies labo darbu projektu konkursā un gaida sabiedrības atbalstu pilnīgam iznākumam.